diezgan neierasts video sākums, bet šķiet, ka es būšu sev nopircis jaunu mašīnu. Labrīt. Labi no rīta, es vienkārši pagulēju. Miegs uznāca. Tā ir tā burvība šajā mašīnā. Ka... Tā nebija. Šito nevar nefilmēt. Reku pa kreisi. Sākās tuneļi. Tagad ir 3,5 kilometri, bet tagad būs ļoti daudz tuneļu. Tuvojoties Bergenai ļoti daudz tuneļu. Tā kā, bet skati arī fēni ir. Tad mēģināsim kaut kur atrast kaut kādu vietu, kur apstāties. Uz WC un plus kaut ko uztaisīt āst. Kaut ko iehramsēt. Tā kā jā, tāds vismaz plāns ir. Viena no lietām, ar ko Norvēģija ir slavena, tie ir tuneļi. Nu, un tuneļus mēs izbaudījām pilnā spektrā šajā brauciena laikā, jo to bija daudz un dažādi jauni, veci. Tā kā tuneļi bija viena no lietām, ko es noteikti atcerēšos. Bišķi gribās ēst, vajag uztaisīt kaut kādas maizītes. Man ir salāti, olu salāti, es domāju, kaut kādi gaļiņi paņemšu atliks pa virsu. Es domāju, ka baigi fantastiski aizies. Tā kā esam tagad uz prāmja, nākamā. Un timelaps viņš joprojām darās. Un jā, uztaisīs kaut kāds maizītes bišķi paēdīs. Pa mierīgo pātru. Un pēc tam, kur apstāsies kaut kur bišķi smukāk, tad jau tā bišķi smukāk paēdīs. Nu, ko tuvojamies kārtējā pārbrauciena beigām. Es jau vairs neskaitīju, kurš pēc kārtas tas ir. Bet, jā, mazas pilsētiņas, līkamoti ceļi, kalni, daudz lietus, standarta Norvēģija. Bet, spītījot visam lietam, daba tāpat bija ļoti skaista. Mēs tāpat ļoti daudz reizes apstājāmies ar mašīnu, lai iemūžinātu kārtējo dabas skatu skaisto, kas nerad aizrāva elpu. Un īstenībā dzīvojot Norvēģijā, dienvidu daļā vairāk, tad šādus skatus tu baigi neredzi. Protams, ka ir tādi skati, bet tas ir kaut kas savādāks. Un tad, kad brauc pa tādām vietām, kur tu nekad neesi bijis, tad ir tāds wow! Un te var redzēt, ka mēs katru mīļu brīdi apstājamies un iemūžinam kādu skaistu dabas skatu. Faktu padarīja vēl foršāku tas, ka es braucu savā automašīnā, tikko iegādātajā, kas ir kemperis,
Un šāda automašīna bija mans sapnis. Sen atpakaļ, es ļoti labi atceros. Mūsu ģimenē toreiz nopirka tādu, bet tas bija salāts zaļš. Un tas nebija īsti Vestfālija. Tas bija parasts busiņš ar sēdvietām, bet ar galdiņu. Tā. Un es atceros, man tik ļoti patika tā mašīna un tas, kā tur viss ir. Bet to mašīnu neilgi pēc iegādāšanās pārdeva. Es pat neatceros, kādu iemeslu pēc viņa pārdeva, bet es atceros, ka man bija tik šausmīgi žēl, ka viņa tika pārdota. Un tad es sev nosolēju, kad izaugšu liels vai ka man būs iespēja, tad man arī būs tāda mašīna. Un pagāja ļoti daudz gadi, un es braucu pat labākā komplektācijā mašīnā. Tā kā vajag tikai sapņot, un tad jau viss piepildīsies. Nu, lūk, kārtējais prāmis, kārtējais atkal pārbrauciens no vienas punktu uz otru, jo Norvēģijā, braucot ar automašīnu, bez prāmiem iztikt praktiski nevar. Ir, protams, kur tu var tuneļus izmantot, bet ir vietas, kur vienkārši savādāk tikt tālāk. Tu nevari, ja tu neizmanto prāmu. Lūk, un šeit ir posms, kur mēs apstājāmies, jo stikli bija kaut kas palicis un mēģināja notīrīt, bet izrādās, tas bija saskrāpēts stikls. Diemžēl. Un jāsaka viena lieta. Ar kemperiem, tie, kas ir Norvēģijā oficiāli kemperi, ir diezgan tādas lielas problēmas, jo ļoti daudzās vietās ir rakstīts, ka ar kemperiem nevar. Un ja tava mašīna ir tehniskajā pasē norādīta kā kemperis, tu tur nakšņot un palikt nedrīksti. Tā kā liekas, kemperis ir forši, bet tajā pašā laikā kempers mazliet tevi ierobežo. Nu ko? Esam atbraukuši vietā, kur mēs paliksim pa nakti. Godīgi sakot, ir šausmīgs nogurums. Daudz stundas brauktas ir. Atkal jau pa daudz. Bet gribējās vairāk nolaust, jo kad tev ir 3 dienas dots, tad tev ir tomēr kaut kāds deadlines tev ir, kad tev jābūt atpakaļ. Un šoreiz deadlines ir tāds deadlines. Tā kā šoreiz ir tā. Bet tas nekas. Vismaz pietuvojamies tuvāk klāt patiesībai. Un būs jau labi. Tā kā tagad mēs paliekam šeit. Vieta smuka. It kā 2 grādi solās pa nakti būt. Bet cerams, ka vējš tik milzīgs nebūs, tad būs tā kā labāk. Un augšā to necelsim šodien, jo būs 2 grādi, jo tā ir principā telts. Paspēs izgulēties tajā jumtā. Bet, pa lielam tagad uzstādīs šito visu. Sacers kaut kādu gaļu, uzvarīs ūdeni, kaut kādu tēju un to. Paēdīs, un tad jau varbūt spēka atgriezīsies un vispārējais, jo tagad ir baigais nogurums un, godīgi sakot, neko baigi negribās. Gribās tikai kaut ko atpūsties un paēst. Kaut kādu gaļu normāli, tā kā jā. Neliels update. Izdomāju, ka brauksim tālāk. Kaut kur zemāk, kur ir siltāk, jo te sola panākt 2 grādi. Vakar bija 6. Mēs jau bišķi tur tā, ar 2 pusēm. Bija ok, bet pie 2 grādiem es domāju, ka te nebūs gulēšana vispār nemaz. Jo mašīna izsalst.
Un tā autonomā apkura viņa kaut kāda mistiskā ir, bet es nesaprotu līdz galam, vai viņa tā kā riktīgā ir, vai viņa vienkārši kaut kāda tā kā pūš un kaut ko dara, bet nu, neražo siltumu, nezinu. Kaut kāda krāsniņa ir, bet vai viņa normāli strādā, es nezinu, cik viņa baterīzēta. Tāpēc negribās nekur baigi ar palikt, nu, bez ar tukšu akumulātoru. Tāpēc mēs brauksim tālāk, mēs tikko paēdām putriņas knoru un gaļiņu uzcep uz jaunās pannas. Tā kā, jā, tad mēs brauksim tālāk. Nu ko, tad dotajā brīdī mēs esam uz prāmi, pirmspēdējā prāmi. Oi, baigi vēls, baigais nogurums, bijām cauri Bergenai, vienkārši šausmas bardaks uz ceļa un viss tā. Satiksme traka, bet jā, tagad esam uz prāmja, peldam uz Sedviku, kuģojam. Un tad jau kaut kur pie Sedvikas uzreiz kaut kur metīsim mierā, paliksim tur toču un paliksim pa nakti. Un tad rīt no rīta jau būs vēl pēdējais prāmis, palicis mazais kumās un viss, un tad mēs esam mājās. Tā kā rītā būsim, pirms pusdienas laika, es domāju, mēs jau būsim mājās. Tā kā tagad atkuģos, paliks, izgulēsies un būs forši. Tā kā es domāju, kad update būs rītā jau no rīta. Un tad jau būs kaut kāds loģisks noslēgums. Tā kā jā, davai, pagaidām. Svētdienas rītā. Tad tur, kur mēs palikām, bet tagad mēs braucam kaut kur, kur ir bišķīt civilizētāk. Tad jau mēs varēsim normāli pašaptēt un pamosties, rīta tējas, kafijas un vispārējais. Un tad jau pēc tam jau brauksim. Bet tagad vajag dabūt kaut kādus tur bišķi civilizāciju mazliet lielāku. Bet, nu, burvīgs rīts, ļoti skaists. Pamodos netipiski 7:30.
mazliet skaidrība ieviest iztrūkstošais video posms. Tikko, kā mēs nobraucām no prāma iepriekšējā vakarā, bija ļoti vēls, un mēs tā gribējām gulēt, ka mēs vienkārši apstājāmies kaut kādā random vietā pie kaut kādām paskastītēm, kuro nav vispār nekā. Un tad no rīta tagad cēlos agri, un mēs braucām uz civilizāciju. Nu ko, mūžīgāks glābējs ir benzīntanks, šoreiz ir cirkuls. Lūk, piestājām cirkulī, padarīja visu rīta biznesu, brauksim tālāk, kaut kur apstāties smukā vietā jau. Un padzersim tējiņu, kafiju, uzvedīs kaut kādu brokastiņu. Tāds vismaz ir plāns. Es domāju, ka mēs pie tām plāna pieturēsimies. Ir ļoti skaists rīts iesācies, saulīti, viss dziļas debesis. Tā kā fantastiski. Super. Mašīna, protams, ir šāda, bet tas ir normāli pēc nakšņošanas. Tā kā jā, šoreiz neizmēģinājām augšu, bet tas nekas būs jau cits reizes, kad es izmēģinātu, kad bišķi vairāk pielāgošu busiņu tādām vajadzībām. Jāiemet iekšā noteikti tāda bišķi dusmīgāka apkura, kaut kāda Webasto kaut kas tam līdzīgs, lai viņš konkrētos laikos ieslēdās, lai guļot pa nakti ir silts un neatkarīgi no mašīnas motora viņš rada siltumu. Tas ir vajadzīgs noteikti, to es esmu pamanījis, tas ir must, jo iekšā veidojas kondensāts un aizsvīst logi, viss. Tā kā to vajag darīt. Bet tādā ziņā ir baigi ērti gulēt, tiešām ērti. Bet viena lieta, ko es noteikti gribētu pamainīt, tas ir, es gribētu kārtīgi biezu segu palagu. Tad būs daudz labāk izgulēties. Par cik mēs bijām tuvāk dienvidiem, nu jau mēs bijām aiz Bergenes, vairāk uz Stavangaras pusi, naktis bija siltāks, un šoreiz pa nakti bija gulēt daudz komfortablāk. Noteikti. Ir, protams, kur augt, bet bija daudz foršāk gulēt. Cik? Vajag izdarīt biznesu. Šitādu biznesu. Tātad mēs atbraucām uz vienu vietiņu, kur mēs ēdīsim brokastis. Šāda skaista vietiņa. Skats tiltu. Paēdīs brokastis un brauks tālāk. Mašīna gan ellīgi netīra. Yes. Bet pa Gruņķirovku nebraucām. Timelapsiņa. Tu parādījies krānā! Pīzdžuks busā! Karots tik skaitīt paļā. Ir vēl karots. Tāči. Kā būtu ar nelielu timelapsiņu tagad, ko? Es domāju, ka nebūs interesanti, kā mēs te vābuļojam.
pēdējie 12 km līdz pēdējiem prāmim. Jā, laiciņš bišķīt apmācies ir, bet principā ir viss forši, riktīgi feini. Un tad jau tikai vēl mājapceļš un viss, un šis feinais piedzīvojums būs beidzies. Bet daudz, kas redzēts, foršs. Ja vēl mūzika būtu klusāk, vispār būtu ideāli. Viss daudz, kas redzēts un foršs un iemūžināts un cepuri nost. Ceļojums vienkārši fantastisks. Viss kaut kādās vietās ir būts, kur nekad nav būts. Tā kā pirmo reizi visās tādās vietās un fantastiski. Busiņam arī ir sapratu pa tām 2 naktīm, ko palika. Sapratu, kas ir nepieciešams busiņam uzlabot, ko vēl vajag pielabot klāt, upgradeot, modernizēt, pieņemsim. Un tas ir baigi forši. To es noteikti izdarīšu. Noteikti būs arī vēlāk video, kā es katru no tām lietām vai vairākas lietas skatoties, cik būs gari video materiāls. Uztaisīšu, kā es upgradeoju šīs lietas un kuras konkrētās lietas šim busiņam. Tā kā beidzot ir tāds kontents, kur es braucu pakaļmašīnai jaunajai, kā es viņu pērku pirmkārt, kā es viņu gaidu un kā es viņai braucu pakaļ. Tā kā beidzot ir tāds materiāls, kur es salikšu visu kopā. Un, un tad būs tālāk video, kā es upgradeoju un kur es braucu un tā kā tā. Bet, dotajā brīdī joprojām baudiet timelapsiņu, kurš ir arī jaunums, tāds kvalitatīvs timelapse. Tagad, ka nav jāķer kameru un jāliek, bet ir ļoti daudz materiāla timelapse, kur varēs izvēlēties, varēšu griezt. Jau 125 GB, 256 GB jau ir pilna karte. Tagad, ko es rakstu, ir otra 256 GB un vēl viena tukša 256 GB, vēl nav iztērēta, bet tas ir tāds NZ. Bet, kā man teiktu viens paziņā, bet pa kopējo ir baigi forši. Un, un ja šis paziņas skatās, tad sveiciens labākajiem. Tā kā es domāju, ka būs tagad vēl timelapsiņš, vēl šāds tāds bildes no vietām, kur mēs bijām ar fotoaparātu, kur safačājām. Es domāju, ka tas arī video būs riktīgi labs noslēgums. Tā kā paldies, ka skatījies, paldies, ka biji ar mums un tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Davai, čau! Zini reizēm. Es aizveru acis un es tā kā roku aizsniegt. Sasodīts. Zemapziņas tumšajos gaiteņu pamatos, dus izmētātas ogles, kas reiz dusēja palakos. Smaragds tos izskara vēja, bet liktenis tos tik vilka lējā. Un ar veselu saprātu es lasu esamības grašus, metot liesmās ogles un palagus pašu. Zem piebiedētām laimēm guļ augsti ogļu kalni, kam bija jāpis putekļos, bet ir pavisam jauni. Zemapziņas tumšajos gaiteņu pamatos, tus izmētātas ogles, kas reiz dusēja palagos. Smaragds tos izskara vēja, bet liktenis tos tik vilka lējā. Nepiesmietā zālē un izdziedāta sirdi laipns rudens bālē. 6 reizes nogranda pērkons un viss zālē ar vien klusums.